Mūsu partijas programma izstrādā faktiski tā, ka atsevišķās sadaļās tiek uzdots to izdarīt attiecīgās nozares ministrijām. Ir vairāki juristi, ir ekonomisti. Teiksim tā, nav nekāda ļoti patstāvīga kaut kāda, tāda konstanta grupa, kas ar to nodarbotos. Nevar zinātnisko darbu attīstīt bez finansējuma palielināšanai izglītībā. Ja? Pirmkārt, es domāju, ka izglītības sistēma ir pamatīgi jāreformē. Ieskaitot to, mums grūti ir ietekmēt privātās augstskolas, kas konkurē ar valsts augstskolām, bieži vien piedāvājot programmu ar tādu pašu nosaukumu, bet stipri nekvalitatīvāku. Manā uzturē ir jātaisa daudz stingrāka atestācijas sistēma, lai šīs programmas vienkārši varētu aizvērt kā nekvalitatīvas, jo mūsu augstskola, šur ir 56 augstskolas, tas nav normāli. Sākot ar dažādām mistiskām ekonomikas augstskolām turība manā uzturē ļoti vāja augstskola, tā, ja paskatās, tad tā. Kā tev šķiet, vai turību vajadzētu slēgt? Man šķiet, ka nē. Lai cilvēkiem ir izvēles iespējas un mācību kvalitāte pati liecinās par to, vai tā skola ir laba vai nē. Manuprāt, nē, jo tajā augstskolā ir ļoti kvalificēti studenti tieši konkrētajās nozarēs. Es domāju, ka nevajag slēgt. Manā kompetencijā nav izlemt, kuras Latvijas augstskolas slēgt vai neslēgt. Es domāju, ka privātām biznesa augstskolām ļoti daudzās valstīs ir patiešām ļoti precīzas tās funkcijas un tās nepretendē uz universitāšu funkcijām. Tās ļoti praktiski orientētas augstskolas un jautājums ir par to, vai turība vienkārši veic šo funkciju. Stradiņus, protams, vajadzētu atgriezt atpakaļ medicīnā, nevis paturēt politoloģijā, juristos un sociālajās zinātnēs. Vai tavuprāt, stradiņos vajadzētu mācīt tikai medicīnu? Tā ir pati augstskolas izvēle, bet, protams, kad cilvēki viņu asociē ar medicīnu. Bet, tā ir augstskolas izvēle. Es domāju, ka nē. Kāpēc? Kāpēc? Jo es domāju, ka Stradiņu universitātei vajadzētu iet plašākā mērogā vairākas nozares, tā kā LU, un konkurēt kaut kādā mērā ar LU. Tā jau atkal ir Rīgas Stradiņu universitātes izvēle, kādas tur ir studiju programmas. Izglītības sistēma ir pamatīgi jāreformē.